vien sakot, es viņiem stāstīju, ka, bet mēs pēc tam arī gatavojamies braukt uz Latviju, bet tās bija, tur bija jābrauc ar turistu grupu, ne jau individuāli. Nu jā, un tad mēs lidojām laikam no Ņujorkas uz kaut kur uz Ālandu, un tad mums bija jāpāriet uz vienu citu lidostu, kur tāda mazāk lidmašīniņa uz Gotlandu tālāk. Un mēs bijām apmetušies vienā mazā brīnišķīgā mājiņā, kas bija tā dārza mājiņa, un tāda ļoti jauka zviedru ģimene. Un tātad to dziesmu laiku mums bija ļoti, ļoti patīkam tur, un bērniem ļoti patika vispār puikām abiem, bet viņi jau arī tur ņēmās visi jaunieši kopā, tur ļoti lustīgi gāja, bet man bija galvas sāpes vienmēr, ka es gaidīju savu vecāko dēlu mājās, un viņš nenāk, un es... labi, ka otrs dēls bija jaunāks, tas bija mājās un gulēja gultā kārtīgi. Bet, vien sakot, visi tie pasākumi bija, protams, ļoti aizkustinoši un satika arī ļoti daudz paziņas no visas pasaules, no Austrālijas, kuras ar savu jaunību pavadīju. Un tas, protams, tā kulminācija bija manā atmiņā mazāk, pat vairāk par visiem kulturāliem notikumiem un koru koncertiem un tā tālāk, bija tieši Jāņu vakars, kur mēs svinējām tādā lielā pļavā, kas bija tā kā jūras krastā ārpus Visbīs. Un tad tur vien tādu laiviņu brauc ar garām, ar Latvijas karogu, un vienkārši tā kaut kāda gandrīz tāda maģija, vai ne, pa visu to. Un, kā jau Jāņi, protams, viss daudz dziedāšana un lustēšanās un tā tālāk, bet tas arī, kas bija atmiņā palicis no tās organizēšanas un tā tālāk, ka Visbīs tie pilsētas vīri bija nobažījušies, kā ka latvieši izdemolēs tur visu apkārtni un kā tur būs piedrazāts un šausmas un briesmas un kādu tādu lielu pasākumu viņiem tur atļaut un tādu balli organizēt. Un tad viņi bija ļoti, ļoti pārsteigti, ka nākošā rītā pēc šīm svinībām, pēc Jāņu svinībām, viss bija kārtībā, viss bija savākts un tīrs un nekādu problēmu nebija bijis. Tā kā latvieši atstāja tomēr labi iespaidus. Bet kurā vietā, kas tā pa vietu bija, kur jūs svinējāt? To es nevaru pateikt. Tā bija pļava? Tāda pļava ārpus pilsētas, kas pilnīgi jūras krastā. Tālu tas nevarēja būt. Es nezinu, kā mēs tur tikām, braucām, uz nekādu braucamie līdzekļi nebijis. Tā kā nevar iedomāties, ka tas būtu bijis pārāk tālu ārpusē, bet, kas no tā laika cilvēkiem to varētu pateikt, kam labāk atmiņa par manu. Bet kāda kolektīva no Ņujorkas piedalījās un kur jūs pati piedalījāties? Es ne dziedāju, ne dejoju, bet es saku, es biju kaut kādu pasākumu organizēšanu, to braukšanu no Amerikas uz Zviedriju. Bet tas bija kaut kāda vairāk organizatoriski. Bet bija interesanti arī stāstījums, kā jūsu vīru paturēja Amerikā, lai viņš neaizbrauktu. Cik tas ir pareizi vai nepareizi, es nezinu. To atkal var būt grūti, varbūt pārbaudīt, bet tajā laikā viņš bija tā kā viens no tiem trimdā visaktīvākiem, arī trimdas politikā un, protams, arī uzvārdu dēļ pazīstams Latvijā. Un viņam bija paredzēts, ka viņš tur runās te, jo, protams, visā tā pasākuma bija sev politiskie aspekti, vai ne, un tā nebija tikai tas kultūras pasākums. Un tad pēkšņi atļāva viņa māsai, kur dzīvoja Latvijā, kur bija atgriezies no Sibīrijas, no izsūtījuma. Un visu laiku jau to cilvēks nelaida. Tāpat vienmēr. Un pēkšņi viņai atļāva izlabi. Jo Dievs, ja viņš būtu atbraucis un runājis, un te būtu padzirdējuši Latvijā, ko viņš saka caur visiem radiobalsīm no rietumiem, un tas jau būtu atstājis nevēlamu iespaidu. Un tātad Ruta, mana vīra māsa, atbrauc uz Ameriku un pavadīja tur, es nezinu, cik tur mēnešu, kā viņai bija atļauts. Tā kā, jā. Un līdz ar to vīrs palika Amerikā un nedevās uz Gotlandu. Jā. Paldies.